Čau visiem! Šodien tāda forša saulaina dieniņa. Nu, negribās mājās sēdēt, tāpēc jābrauc fotografēt. Šoreiz jūs aizvedīšu tepat pie Cēsīm, ciemos pie vecā labā amatnieka Dāvida. Uz Dāvida dzirnavām, jeb, kāds saka, arī Dāvida avoti. Un tur ir tāds skaists ūdenskritums ar oranžiem iežiem. Tā kā braucam, skatāmies. Šodien tāda ūdenskrituma diena. Varbūt vēl kaut kur aizbrauksim pēc tam. Laižām! Pa Dāvida dzirnavām nekādos turisma bukletos jūs neatradīsiet. Kaut arī tagad te ir LLU mācību bāze un ir sēta ar uzrakstu nepiedarošiem ieeja aizliegta. Nu, īstenībā ir tā, ka te droši var gar maliņu iet un ja jau cūciski neuzvedās, tad es domāju, ka neviens arī neko baigi neteiks, ka pa turien staigā un apskata šo te īstenībā diezgan vērienīgo ūdenskritumu un Dāvida dzirnavu teritoriju. Tā kā tā, dodamies iekšā, parādīšu jums, kā tur izskatās un uztaisīsim kaut kādas bildes. Avocado and toast, leather seats, jet plane, always ready to go. Catch a suntan on the roof of the yacht, penthouse elevator, take us up to the top. Yeah, my sweaty jacket always bringing the magic. I got the top. Dāvid, tu mājās? Halo! Laikam nav mājās. Kaut kur izgājis. Fingers on the post, avocado and toast, leather seats, jet plane, always ready to go. Catch a suntan on the roof of the yacht, penthouse elevator, take us up to the top. Yeah, my sweaty jacket always bringing the magic. I got the top pulled down in my automatic. Vismaz dažādos avotos rakstīts, ka šitas ūdenskritums ir 7 metri augsts. Nu labi, viņš nāk pa tādām visādām kaskādītēm caur akmeņiem, bum, 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 bum. Bet, nu, ņemot vērā, ka Latvijā vispār ar tiem ūdenskritumiem ir kā ir, tad šis ir tāds diezgan iespaidīgs veidojums. Tā viņš ir. Un atkal vēl viens dabas objekts tepatās Cēsu novadā. Forši būt cēsiniekam, kā saka. Amatnieks Dāvids ir labi pacenties te savilcis visādus akmeņus. Jā, droši vien šitas kritums bija domāts, lai iegrieztu tās dzirnavas. Bet, nu jā, te visādi koki sakrituši, bet labi, ka nav pārkrituši pāri ūdenskritumam vismaz. Joprojām ūdenskritums, jeb uģiņš ir fotografējams un tiešām labi izskatās. Nu, nereāli smuki izskatās tās tie oranžie ieži, kas tur starp akmeņiem ir. Tiešām labi. Es pat nezinu, kur vēl Latvijā šitāds oranžu zeme ir. Nu, lūk, kaut kā tā. Bildes izskatās, ka būšu sataisījis. Laikam būs jādodās tālāk. Tepat pie Cēsīm ir vēl viens ūdenskritums. Visiem labi zināmā Kazugrava, kas starp citu arī nav atrodams nevienā turisma bukletā. Tā kā tā. Es nereklamēju šīs te abas vietas, vienkārši gribu jums parādīt. Jebkurā gadījumā uz šīm te vietām dodoties ir jābūt saudzīgam pret dabu, nedrīkst dragāt pa ūdenskritumu, brucināt, kaut ko jaukt un katrā ziņā ar cieņu un mīlestību pret dabu. Tā kā tā. Tad arī viss būs forši. Tā kā, laižam tālāk. Fingers on the post, avocado and toast, leather seats, jet plane, always ready to go. Catch a suntan on the roof of the yacht, penthouse elevator, take us up to the top. Yeah, my sweaty jacket always bringing the magic. I got the top pulled down in my automatic. You know my everyday life may sound dramatic, but when you got it like this, gotta make it a habit.
Šodien vispār solīja apmākušos laiku, bet, nu, kā redzams, zilas debesis. Nu, super! Vispār nebija plānot šodien nekur braukt, bet ieraudzīju šos te laikapstākļus. Sapratu, nē, ir jābrauc. Nav variantu. Tā kā tā. Tagad dodamies uz Kazugravu. Ir kāds laiciņš, kopš neesmu tur bijis. Starp citu, manā YouTube kanālā ir arī video par slēdža ātrumu, kuras tieši Kazugravā arī filmēju. Tā bija pagājušā reize, kad es te biju. Bet, nu, gada laiki mainās. Līdz ar to arī skats mainās. Un ir vērts aizbraukt arī dažādos gada laikos uz vienu to pašu lokāciju. Tā kā jā, dodamies pāri pļaviņai un tad jau tiekamies pie ūdeņiem. Ko? Esam Kazugravā. Lūk, arī mūsu slavenais ūdenskritums. Kamerā droši vien tik labi nevar redzēt, bet, nu, viņš ir diezgan iespaidīgs. Jā, kā vienmēr, Kazugravas ūdenskritums izskatās ļoti smuks. Pagājušajā reizē, kad es te biju, te pa vidiņu bija sakrituši koki, bet izskatās kaut kādi labdari. Tos kokus ir aizvākuši. Ļoti labi. Malači cilvēki. Starp citu, kad iestājās tikko Covids un nevarēja cilvēki drūzmēties, kad visi brauca dabā un te pie Kazugravas uz šosejas stāvēja tik daudz mašīnas. Mēs ar kolēģi fotogrāfu braucām garām un domājām, nabaga ūdenskritums. Jo tomēr cilvēki ir bišķīt mežoņi. Viņiem tāpatās patīk rāpelēt pa turieni, kaut ko pabrucināt, staigāt, demolēt. Nevajag tā darīt. Tas nav labi. Platleņķa objektīvu, kas šajā vietā lieti noderēs. Tomēr skats ir diezgan plašs. Gribās jau visu, lai kadrā redz. Tāpēc liksim platleņķīti. Let's go! Nedaudz jāpatīra kompozīcija. Šito lielo baļķi vajadzētu kaut kā ārā dabūt. Nu būs pa smuko. Tur tas priekšplāniņš. Tas baļķis tur nevietā galīgi bija. Un tepat Kazugravā ir vēl viens mazais noslēpumainais ūdenskritums. To jau es iepriekšējā sērijā, kad te biju, teicu. Esam atnākuši līdz viņam. Lūk! Tā viņš te izskatās.
ko, uģiņi ir veiksmīgi safotografēti. Šodien laiks mūs lutina. Ideāla diena. Forši, ka atbraucu, ka izlīdu ārā no mājas. Bišķīt nometu darbus malā, bet tas jau nekas. Šādām izklaidēm darbi netraucē, teiksim tā. Tā kā jā, saku tev lielu paldies, ka biji kopā ar mani šajā nelielajā izbraukumā pa Cēsu apkārtnes ūdenskritumiem. Un tiekamies jau nākamajos video. Čau!